Pasakai ir apbrīnojams spēks gan attīstīt bērnu, gan palīdzēt grūtos brīžos, atbalstīt smagās krīzes situācijas pusaudzi, pieaugušo cilvēku. Pats svarīgākais pasaku terapijā ir zināt metodiku, kad mēs zinām konkrētus soļus, kad mēs pārzinām metodiku, tad mēs varam palīdzēt ikvienam bērnam, ikvienam pusaudzim, ikvienam pieaugušam cilvēkam tikt galā ar kaut kādu sasāpējušu jautājumu. Pateicoties pasakai, pasaku terapijas metodei, mēs varam risināt tādus bērnu jautājumus kā agresija, zemes pašvērtējums, bailes, meli, vecuma krīzes, neirozes, stostīšanās. Pasakas ļoti labi strādā arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Tad cilvēks cenšas izprast pats sevi, izprast, ko tad es vēlos, kur tad es eju, kas man ir vajadzīgs. Pasakas audzīgi palīdz paskatīties uz šobrīdējo dzīves situāciju no vairākām pusēm, no dažādiem leņķiem un pastrādāt ar šo situāciju caur stāstu, caur metaforu. Bieži vien mūsos ir sakrājušies konflikti, sakrājušās emocijas, kuras mēs nevaram vai nespējam, vai baidamies izpaust, izteikt. Tad palīgā nāk pasaka. Pasaka palīdz atslābināties un izvilkt šīs sakrājušās emocijas, pārdzīvojumus. Lai mēs, kā skolotāji, kā pasaku terapijas speciālisti, spētu palīdzēt bērniem, es aicinu apvienoties vienā darba grupā. Laimas Māmuliņas Kamols. Tā ir darba grupa, meistaru grupa, kurā sanāk eksperti, sanāk speciālisti, kas ir apguvuši pasaku terapijas metodi, kas jau izmanto praktiski. Šajā grupā mēs sanāksim, lai dalītos ar dažādām situācijām, kas notiek ar bērniem, kas notiek ar pieaugušiem cilvēkiem, lai apmainītos ar pieredzi un piemeklētu atbilstošu pasaku šim vai tam konkrētam bērnam, konkrētam cilvēkam, lai palīdzētu viņam attīstīt runu, koriģēt uzvedību, palīdzēt izpaust emocijas, palīdzēt tikt galā ar bailēm, ar visām tām problēmām, ar kurām var tikt galā jebkura māmiņa, jebkurš skolotājs. Gaidīšu jūs ciemos, arī Rūķis jūs gaidīs pasaku skolā katra mēneša 1. svētdienā. Tajās grupās mēs uzzināsim, kā vēl var izmantot pasakas, un arī pārliecināsimies par to, ka pasakas tiešām strādā reālajā dzīvē. Ne tikai teorijā, ne tikai mācību programmās, webināros, meistarklasēs, bet arī reālajā dzīvē, praktiski darbojoties, apmainoties ar idejām, apmainoties ar reāliem gadījumiem, jo tādu ir sakrājies diezgan daudz. Palīdzēsim un atbalstīsim viens otru un padarīsim bērnu dzīvi gaišāku, košāku, spožāku, lai katra dvēselīte notic brīnumam, saglabā ticību, cerību. Bez ticības cilvēks neko nespēj. Tiekamies!